Čau visiem, es esmu Evelīna. Un es vēlos visiem novēlēt priecīgus Ziemassvētkus, jo jā, pašlaik ir 25. decembris un tie ir Ziemassvētki. Es ļoti ceru, ka jums ir šī Ziemassvētku noskaņa, ka jūs labi pavadīsiet laiku ar ģimeni, vai arī jau pavadījāt 24. Ka jūs saņēmāt labākās dāvanas, kādas jūs vien vēlējāties, un ka tiešām viss norita, kā tam ir jābūt. Kaut neilgu laiku atpakaļ es jums paprasīju Instagramā, lai jūs man uzdodat jautājumus priekš Q&A video. Un jūs man pārsvarā uzdevāt visu saistībā ar Ziemassvētku tēmu, tāpēc es domāju uztaisīt īpašu video tieši 25. decembrim. Es neesmu lasījis visus jautājumus, es vienkārši ņemšu kādus jautājumus randomā un cenšos uz tiem atbildēt. Kura no tavām Ziemassvētku dāvanām tev ir vismīļākā? Es neesmu vēl saņēmusi visas Ziemassvētku dāvanas, bet viena no manām vismīļākajām dāvanām, ko es pašlaik esmu saņēmusi, ir šī jaciņa no Lindeksa, un viņa ļoti pūkaina, un viņa ļoti patīk. Un starp citu, ja jūs vēlaties redzēt, ko es dabūju Ziemassvētkos, tad nospiriet šim video laiku, jums nav obligāti jāraksta kaut kas komentāros, kaut arī jūs varat, ja jūs gribat, bet vienkārši nospiriet šim video laiku, un tad es zināšu, ka jūs gribat šādu video. Vai Gigi arī saņems kādu Ziemassvētku dāvanu? Jā, Gigi šogad ir pirmie Ziemassvētki, un mēs viņai uzdāvināsim, jau pareizi sakot, uzdāvinājām vienu dāvanu, un tad otru dāvanu viņa saņems šovakar, un mēs viņai uzdāvinājām šādu te mantiņu kā krokodīlu, un pičenkas, kā mēs saucam, mēs nesakām cepumiņu, jo mēs esam viņai iemācījuši vārdu pičenkas, jo mums liekas tas smieklīgi, un jā. Un tad otra dāvana, ko viņa saņems, ir tagad iepakota, bet tur ir tāds squishy. Vai tu Gigiju īpaši apģērbi Ziemassvētkos? Viņai ir tāds Ziemassvētku vecīša kostīms, un šādi viņa izskatās. Es drīzāk viņai uzvilksim viņas Ziemassvētku kostīmu. Kad būs vēl viens Make par Evelīnu speciāli izlaidums, un vai tu gaidi 1 miljonu subscriberu? Patiesību sākot, man martā ir YouTube dzimšanas diena, tas ir tad, kad es izlaidu savu pirmo video, un es gribu jautāt jums, ko jūs vēlaties, lai es izdaru šajā dienā, un tad arī varētu būt kāds Make par Evelīnu speciāli izlaidums. Un par 1 miljonu subscriberiem es nekad neceru uz tādu skaitli, jo Latvijā ir tikai 2 miljoni cilvēku, un es nedomāju, ka es kādreiz varētu tikt līdz tādam skaitlim. Pēc loģikas nav iespējams, bet es ļoti vēlos 10 000 subscriberu, un es ceru, ka es kādreiz to skaitli sasniegšu. Kam tavuprāt ir domāti Ziemassvētki? Patiesību sakot, Ziemassvētki nav tas, tā kā, ka mēs svinam, ka mēs dodam viens otram dāvanas. Ziemassvētki ir Jēzus dzimšanas svētki. Tas ir kā vec mēs vispār svinam Ziemassvētkus. Ko labāk mājā tu gribētu, Ziemassvētku rūķi vai miņonu? Nu, Kāda ir tava Ziemassvētku karstākā vēlēšanās? World peace. Ja jūs zināt, no kādas filmas tas ir, tad comment. Ziema vai vasara? Es esmu tāds cilvēks, man šķiet, ka visiem tā ir, ka tā, kad ir vasara, man ir tik karsti, un es gribu, lai ir ziema, un kad ir ziema, man ir tik augsts, un es gribu vasaru. Jā, vasarā es skatos Ziemassvētku video, un ziemā es skatos vasaras video. Dīvaini. Tas arī bija viss šim te video. Es ļoti ceru, ka jums viņš patika, un jūs viņu izbaudījāt. Un jā, noteikti atsūtiet man bildes ar jūsu Ziemassvētku tērpiem, Ziemassvētku ēdieniem, dāvanām un tā tālāk. Es ceru, ka šie Ziemassvētki jums tiešām paliks atmiņās, un tad jau lai jums ir jauki Ziemassvētki un atā!